un citur. Un tā mums rodas šie daudzie sēņu eksemplāri. Bet palīdz mums visa lielvārdas pensionāra biedrība. Viņi strādā kā skudrīs, vara sēņu zupu, izliekam eksemplārus, meklējam mežā sakānīšus un tā tālāk. To jūs redzēsiet filmā. Paldies!
senioru meistaru sacīts. Cits šāds, ne? Tur bija jāatsaucīja, un mēs pārcēlām uz vēlāku datumu, uz 20. datumu. Atsaucība bija diezgan liela. Atnāca gan seniori, gan jaunieši. Noteikti jaunieši guva pieredzi spēlējot ar pieredzes bagātiem šahistiem. Un tas bija tā bija kā mācību stunda. Tāds kā kāds spēles simbols šobrīd. Jā. Kur bija godājumā? Es biju. Kurš no jums ir vecāk? Tagad neatzīst. Jauniešu konkurencē trešos Beka Kāsovs. Vai viņš ir? Bet viņa vietā ir viena bezdraugs. Man liekas, ka vajadzētu sākt visiem veterāniem, vai viņš ir šahists, vai damrenis, vai nomocists, bet visiem sāk spēlēt galvtenis. Man vainojums, un tagad mūsu spēlēt zīmju pārstāv. Arī viņam turnīrs vēl tik vēlāk, tāpēc vēlākās. Tā, pirmā vieta Maipkin Silvija. Māmu solidaritāti bijusi visos laikos. Jūs zināt, kas man iemācīja tā kārtībā šobrīd spēlēt? Mani skolnieki vecumnieku vidusskolā. Un skolnieki uzreiz pieņēma mani kā savējo, labi mācījās visu. Un tā es turpināju spēlēt zolīt arī ar studentiem, ko joprojām daru, un bija liels gods un prieks, ka mēs varējām spēlēt kopā, kā jūs redzat, šeit ir zolītas bilde, šeit ir jaunas dāmas kopā ar senioru kūdiem, un ir sevišķi tēmu garā muguri ir redzams. Un vēl Mēs īsti bijām prāta spēlētāji.
varbūt varētu savienoties visi un uztaisīt vienu mega bildi. Jā, lūdzu!